Labdien visi, dārgie putnu kopji, tādi, kuri jau esat putnu kopji, jaunie, kuri uzsāk. Liels prieks ir šodien skatoties arī webināra pieteikuma lapā, kad ir ļoti daudz cilvēki, kuri klausās jau atkārtoti. Tas ir ļoti liels pagodinājums man. Es saprotu, ka tātad šīs zināšanas, mana pieredze, ko es jums sniedzu, ir jums vajadzīga, un tas dod man spēkus, dod man enerģiju, darboties tālāk, un milzīgs paldies jums par to. Un vēl lielāks paldies tiem jaunajiem klausītājiem, kuri pieslēdzās pirmo reizi, un kopā meklēsim risinājumus dažādām lietām, kas ir vistkopībā. Šodien mums ir parazītu dažādas tēmas, dažādiem parazītiem tēma. Un lūgums tie, kas var, tie varbūt ieslēdzat kameru, kuram tas netraucē citus darbus darīt blakām, jo tad šis te kontakts mums būs tiešāks. Vēl droši uzdodiet jautājumus. Vēlreiz saku, ka šī ir mana pieredze, šī nav absolūtā patiesība. Paldies, Marek! Un šī nav absolūtā patiesība, tā ir mana pieredze, kur izveidojusies 14 gadu laikā, darbojoties ar dažādiem šķirnes putniem, un tāpēc mēs esam domu biedri un diskusijas dalībnieki. Tie, kas pirmo reizi mūs klausās divos vārdos, varbūt mazliet par sevi. Esmu Līga, un ilgus gadus, 13 gadus darbojos savā kā saimniece zemnieku saimniecībā Gribēni, kurā mēs audzējām dažādus putnus vaislai. Vistas, pīles, zosis, tīteri. Un dažādu šķirņu vistas bija, un patreiz mūsu saimniecības ciklā šogad ir atjaunošanās gads, jo pagājušā ziemā bija draudzene Cauna ciemos, bet viss notiek tā, kā tam jānotiek, jo bija aizpagājušo gadu es visu laiku stāstīju, teicu, man jāatjauno ganāmpulks, atnāca Cauna, palīdzēja man ganāmpulku tagad atjaunot. Tā kā no šāda veida pieredzes es jums droši varu teikt, vienmēr domājiet, ko jūs runājat, domājiet, ko jūs domājat, jo šajā pasaulē notiek tādas dīvainas lietas. Domas piepildās, vēlmes piepildās, un ja mēs, un labais vairo labo, tas ir viennozīmīgi, labs pateikts vārds kolēģim, labs pateikts vārds līdzcilvēkam, labs darbs no sirds nācis, kas ir palīdzēt otram cilvēkam. Šeit neiet runa tikai par putnu kopību, bet vispār paskatīties apkārt, kas mums notiek kaimiņos. Reizēm varbūt ir tā, ka cilvēks neko skaļu nevaicā, bet viņam vajag mūsu palīdzību. Reizēm vajag palīdzību tikai apstāties, parunāt ar viņu. Reizēm vajag kādu siltu tēju uzvārīt. Reizēm vajag palīdzību tik galā ar putnu kopības jautājumiem, par ko mēs šodien arī darīsim. Nu, lūk, un vēl, kāpēc es esmu šeit un kāpēc ir Baltuvecs, jo liktenis mani atveda pirms pusotra gada strādāt Baltu veterinārijā, un milzīgs paldies liktenim par šo dāvanu, jo šeit es varu jums sniegt savas zināšanas, šeit es varu piemeklēt ar kolēģu palīdzību produktus, kuri putnkopībā mums ir noderīgi. Manas dzīves moto dzīvot zaļi, dzīvot maksimāli dabiski šīm metodēm, kādas bija mūsu vecmāmiņu, vecvecmāmiņu laikā, un, protams, ņemt labāko no jaunākajām tehnoloģijām un visām šīm lietām, kas mums piedāvājams tagad. Tā kā droši zinu, ka mūsu starpā šajā diskusijā ir arī cilvēki, kuri gadiem arī ņemās ar putnu kopību, ir kāds profesionālis, tā kā
Ja ir jautājumi, droši uzdodiet. Ja nezināšu es, iespējams, kāds no mūsu kolēģiem šo jautājumu varēs atbildēt. Tā kā būsim aktīvi. Nu, lūk, tātad šis tēma šodienas ir par putnu parazītiem. Tas, cik daudz cilvēku jūs esat pieteikušies uz šo webināru, jo daudz ir uz ierakstu pieteikušies, jo ir rudens. Tātad zinām, ka 6. 7. augusts ir rudens sākuma laiks, ir ražas laiks, ir graudu pļauja, ir kartupeļi, marinēšanas, sēņošanas. Tā kā tie, kas esat šobrīd klātienē, liels paldies jums tiešām, ka atradāt laiku. Un arī neuztraucieties, ieraksts top. Tie, kas klausīsies, Labi, es eju. Jā, meitenes, izslēdziet lūdzu mikrofonu. Un, ja jūs nākat pie mums, mēs par to tikai priecājamies. Un tā tad iet runa par parazītiem. Parazīti ir gan ārējie, gan iekšējie, kas putnukopībā, saimniecībā nodara milzīgu kaitējumu. Lieta ir tāda, ka nevienmēr mēs viņus redzam, nevienmēr mēs saprotam, ka viņi pie mūsu putniem jau ir atnākuši. Un tāpēc šodien centīšos jums savu pieredzi šajā lietā izstāstīt, lai jūs varētu saviem putniem sniegt to pašu labāko. Jo katrs mēs kļūdamies un labāk nepieļaujiet tās kļūdas, kuras varbūt dzīvē bija man, bet paklausieties un, ja jums noderēs savā saimniekošanā, es būšu par to tikai ļoti priecīga. Tātad, pats pirmais, kas mums ir, tā, kāpēc viņš man neiet uz priekšu? Tā. Tālūk. Tātad ir putnu parazītu veidi, tātad ir ārējie parazīti un iekšējie parazīti. Iekšējie parazīti, sāksim ar iekšējiem, jo to ir tā kā, mazāk varētu teikt. Un ārējie ir vairāk sastopamie. Un par iekšējiem parazītiem ir tātad, cik es esmu apzinājusi, cik man ir bijis saskari. Protams, veterinārijā noteikti, kad vēl ir vairāki veidi, kas ir droši vien klasificējās vairāk to parazītu, var viņus nosaukt. Jo, vēl maza atkāpe uzsākot sarunai, es neesmu vetārsts, es pēc izglītības esmu zootehniķis, tā kā veterinārajos jautājumos jūs tieši konkrēti preparāts, zāles vai kas es jūs nevarēšu nokonsultēt, bet savā pieredzē par visu pārējo es dalīšos. Tātad iekšējie parazīti. Lenteņi cērmes, lentenis ir posmtārps, lenttārps, kurā vietā viņu sauc, un cērme, tā ir šī cērme, tas ir apaļtārps, un šeit arī par iekšējo parazītu es arī par kokcīdijām pieminēšu, jo vairāk vai mazāk viņš ir šai tēmā, nav tai tēmā, bet tagad sāksies rudens, un viņš gan kokcīdija ir vienšūnis, bet sākoties rudenim parasti jaunputniem parādās šo te kokcīdiju uzlidojums. Un tātad par parazītiem runājot, kā vispār viņus ieraudzīt, kā viņus atšķirt. Vislabākais ir, ja mēs, lai viņus ieraudzītu, ir kontrola kaušana, un tad, kad mēs šo putnu nokaujam, attaisam pilnīgi visu zarnu traktu vaļā, un tur pavarās viss šis te, kas tur ir atrodams. Jūs redzēsiet gan lenteņus, gan cērmes zarnās, tas viss būs acīm redzams. Un kokcīdijas, lai varētu pamanīt, kokcīdiju, viens no šiem te iekšējiem pazīmēm iekšējām ir, kad zarnas aizaug ar ļoti biezu, tā kā gļotādu slāni, un līdz ar to barība vairs neiet cauri, viņa ir stipri, tā kā varētu teikt, barības trakts ir iekaisis, zarniņas aizaugušas, parādās šīs asiņainās kakas, un viens no 80%, ka tā ir kokcidioze.
Un tā tad, bet vispār par parazīti kā tādi, kur ir viņi sastopami? Viņi ir kuņģa zarnu traktā, iekšējie parazīti. Viņi var būt plaušās, viņi var būt aknās, viņi var būt olvados. Olvados esošie parazīti samazina oldējību. Un vispār, ja mēs skatāmies par šo te kopīgo skatu, pēc tam arī slaidā tālāk būs, bet kopīgais skats tātad, lai mēs saprastu, parazīts ir vai nav, vai mums liekas, ka mums būtu jāizdomājās, tātad putnam nolaisti spārni, nespodras acis, bāla sekste, caureja, vēlāk, ar kur runāsim, kur būs centrālās nervu sistēmas traucējumi, tātad viss sāk grīļoties, purināt galvu, klepo, tādas sēcīgas klepus parādās, tur ir runa jau pa plaušu tārpiem, un tad šie te ir tie iekšējie tārpi, kas viņā ir savairojušies. Ārējie parazīti, tātad, kas mums no zināmajiem ir ērces. Ērces mēdz būt diva veida. Ir kašķērce, tā, kur ir šīs zvīņainās kājas. Kādreiz citi saka, oi, man veca viste ir, viņai kāda zvīņainas kājas. Tur ar vistas vecumu īsti sakara nav. Tas ir dēļ tā, ka šī ir kašķērce, kura lien aiz vistu kašķis, viņš lien aiz šīm te ragveida kārtām, kas ir uz kājām un audzē tik savas kolonijas un parazitē uz kājām, vistai niez, viņai apaug visas kājas, kas jau skats diezgan pabriesmīgs izskatās ar šīm te milzīgi, bet tas ir viens no veidiem, ar kuriem diezgan viegli arī tik galā. Ērces, sarkanās ērces, tās var teikt, kad ir vistkopju šausmas, un ja sarkanā ērce gadās kūtī, tad mēdz gadīties vispār viss ganāmpulks aiziet bojā, jo viņas sūc asinis. Sarkanās ērces asins putnam sūc nakti, un pa dienu viņas salien visos koka šķirbās, koks vai būdiņa vai lakta, kas ir, un naktī atkal viņas iet uzbrukumā vistām, un tā pazīme varētu būt vistas visu laiku knosās, viņām niez, parēķiniet paši, kā jūs justos, ja jums nepārtraukt kāds rāpot pa ķermeni. Cilvēks šīs ērces var sajust tad, kad ņem olas no dējiem kastēm ārā. Tad ir tāda sajūta, ka kaut kas pa mani rāpo, bet es galīgi nesaprotu, kas tas ir, jo es viņu tikpat kā nevaru redzēt, jo sarkanās ērces, tad, kad viņas putnam nosūc asinis, viņas ir sarkanas, bet tad, kad vēl viņas nav bijušas baroties, viņas ir, var teikt, kad mazāk pa smilšu graudu pelēka masa. Ja ir sadrūvējums, vai nu arī tātad pa jums ir rāpo, viņas ir mazi pelēki kukainīši, ja būda ir pilna, tad pa matiem rāpo, pa rokām rāpo, visur viņas pārvietojas. Tā, tad ir putnu blusas. Esmu redzējusi putnu blusas, viņas dējam kaste bija tai saimniecībā pilna, ar mazām melnām blusām, kuras lec tāpat kā suņu blusas, acīm redzot, viņas arī redz, ir asins sulcē ir, un vistai uz ķermeņa to blusu gan īsti neesmu, man liekas, redzējis, bet toreiz te saimniecībā bija, mēs meklējām tos parazītus, skatījāmies, kas tur ir, jo saimniecē bija jautājums, kad vistas nedēja olas un nemierīgas un tā, un tad gājām skatīties šos aplokus aizgaldus, kur dēja olas un paceļot augšā dējam kastē zem salmiem šo salmus paņemot nost, tas blusas melnās lidoja uz visām pusēm, tur bija tik ko redzēt. Toreiz atceros no saimniecības tās atbraucot mājās, visas drēbes, pilnīgi viss, kas bija, neiebraucot sētā, novilku nost un vicoju uz māju un visu caur veļas mašīnu laidu iekšā, jo domāju, nedod Dievs. Bet, protams, priekš tam ir arī speciāla aizsargtēpa. Toreiz es par to vēl absolūti nedomāju. Tie bija pirmie gadi, kad mēs sākām.
bet tagad dzīvojot un augot uz izaugsmē, augot zināšanās, šie aizsargtērpi, bahilas, tas ir viss, kas jāpielieto, ejot uz citu saimniecību. Tad ir spalgrauzis. Spalgrauzis ir tas, kad viņš barojās no spalvām, tātad vistas paliek plikas, un viņu var redzēt ar aci tāpat kā uti. Šeit maz drusciņa ir samainīti, tagad skatoties, samainīti vietām ir zīmējumi. Tur, kur ir ērces, tā ir putnu uts, un tur, kur ir utis, tā ir ērce. Jo atpazīt var, redz, kā naktīs taisa prezentācijas, atpazīt var ērci no uts ar to, kad utī kājas ir pie ķermeņa, bet ērcei kājas ir pie galvas. Un tā var kādreiz, ka nevar īsti saprast, kas pa parazītu tur skraida, jo uti redzēsiet ritīgi. Tur nav problēma, uti tiešām ieraudzīt. Nu, lūk, un sarkano ērci ir tas, ko jūs uz vistas pašas, ļoti, ļoti grūti būs redzēt, bet spalgrauzi arī var redzēt. Tālūk. Tā kā, ja jums rodas jautājumi, uzreiz rakstiet iekšā, jo kamēr es runāju, ja jautājumi ir, tad droši rakstiet tālāk. Tā. Un tad viens no šiem te lietām, kā putni vispār var inficēties, kā viņi tiek pie šiem parazītiem. Šeit es gribēju jums pastāstīt, pateikt un likt arī vēlreiz aiz auss, kad putniem profilakse jebkuros gadījumos, vai tās būs slimības, vai tā ir parazītu invāzija saimniecībā. Galvenais ir profilakse. Nepieļaut, neaiziet līdz tam, lai parazīti jūsu sētā ieviešās putnos, bet tas arī, es teiktu, ka tas arī uz aitām, uz zirgiem un govīm. Tas būtībā profilaktiskie pasākumi pie viņiem regulāri strādājot, jums šie te parazīti iekšējie, ārējie nebūs putniem. Nekad nesaki nebūs, bet jūs būsiet darījuši visu, lai viņi jums neieviestos jūsu ganāmpulkos. Un tāpēc arī sanitārie apstākļi, kā jūs vispār uztverat šo savu saimniecību, kā jūs attiecaties cik nopietni par to, ka ir jāievēro karantīna. Ja jūs vedat kādu svešu putnu mājās, jums obligāti ir jāievēro karantīna. Ja jūs paši esat bijuši uz svešu saimniecību pakaļ, bahilas tas būtu kā minimālais, ko vilkt kājās. Arī to apģērbu, ar kuru jūs būsiet bijuši citā saimniecībā, būtu vajadzīgs viņu nomainīt, jo saprotiet, tad, kad pirms 10-12 gadiem es uzsāku šo te putnu audzēšanu, tas viss bija stipri vienkāršāk. Jo mums tikpat kā nekas no ārzemēm netika vests, šad tad kāds broilerēns, bet šī te tautu staigāšana, putnu staigāšana pa Eiropu, pa visām pasaules valstīm, nepavēlti citās valstīs vispār tu nedrīksti neko ievest iekšā. Tu nedrīksti citu augu ievest, tu nedrīksti pārtiku ievest, tu nemaz nerunājot par dzīvniekiem, olām vai vēl kaut ko. Jo šīs valstis sargā savu bioloģisko šo te daudzveidību, pamatu kodolu, kas ir šajā valstī tūkstošgadēs izveidots. Viņi neļauj nākt agresīvi iekšā jaunām slimībām, jauniem parazītiem, jaunām sēnēm, kukaiņiem, augu. Pieņemsim ar augiem šie te spāņu kaitgliemeži, kas ir apsēduši jau Latvijā arī diezgan daudz. Bet par spāņu kaitgliemežiem pabeidzam teikumu ar to, ka vislabākais
līdzeklis ir ar viņiem cīnīties, turēt mājās Sauszemes pīles, saucamās skrējēpīles, Indijas skrējēpīles. Tā kā tie ir vislabākie pelgliemežu ēdāji un palīdzēs saimniecībā tikt ar šo te visu galā. Indijas skrējēpīles ir vienas no pateicīgākām pīlēm, jo viņas ļoti daudz lasa parazītus, daudz ēd zāli, viņām nav vajadzīgs nekādas lielās ūdens tilpnes, kaut gan man mājās pīles un zosas dzīvo arī bez dīķiem, jo es uzskatu, ka nav dīķi jālaiž putni iekšā, jo tur ir atkal kārtējā šo te dažādu parazītu iegūšanas veids, un tīri no saimnieciskā viedokļa skatoties, ja es ielaidīšu dīķī visus ūdens putnus, kas man sētāja, ko tad es tai dīķī darīšu, vai zivis, tur jau tad tur man vairs nav ko darīt. Tā kā labāk turēsim tīras ūdens tilpnes, piemājas dīķus ar zivīm un tīrus, un ūdens putniem piedāvāt, vai nu arī, ja jums ir caurtekošs grāvis, ierobežot viņu, un lai tur iet šie ūdens putni, bet dīķi ir it sevišķi šais karstajā laikā, dīķis ir tas, kur ļoti, ļoti var inficēties ar parazītiem, un manā praksē bija tā, kad zoslēni bija, tas, es saku arī sen gadu apakaļ, un tāds neliels dīķis izrakts, nepabeigts upes malā, nepabeigts dīķis, ūdens iekšā ir, un, protams, tad mums sētas vēl nebija apkārt saimniecībai, zosis bija, un, protams, ka zosis atrod šo te dīķi, vasara ļoti karsta, tā kā šīs te karstās vasaras arī bija 10-12 gadus atpakaļ, un zilaļģis savairojušās dīķī. To jau mēs sapratām un uzzinājām tikai pēc tam, bet viens pakaļ otram zoslēni paliek zili, nosmok. Un tad ir Lielvārdē dzīvo viens vīrs, kurš man nekad nav atteicis palīdzībā, it sevišķi pirmos gadus, kad es uzsāku darboties ar putniem, tad internets vēl īsti nebija pieejams, un Andis Lielvārdē man nekad neatteica palīdzību ar padomiem, un šeit ir stāsts labais vairo labo, un tāpēc es stāstu tālāk uz priekšu, es zinu, kā bija man. Es zinu, kad man šķiet tagad, kad tik muļķīgi jautājumi, kādus es viņam uzdevu, domāju, zem atveries, kā var kaut ko tādu paprasīt. Tāpēc droši saku jums, ka muļķīgu jautājumu nav, jo katrs mēs esam kādreiz sācis, katram mums ir dažāda pieredze, un labāk 3 reizes uzvaicāt, kā izdarīt, nekā pēc tam pieļaut kļūdas un par to dārgi maksāt savā saimniecībā. Tātad par karantīnas neievērošanu mēs tā kā sapratām, izrunājām. Ļoti labi būtu arī šie te dezo paklāji pie vārtiem pieliekami. Jo, it sevišķi tā, ka nāks atkal pavasaris, putnu migrācijas laiki, un, tas paklājs neko daudz nemaksā. Tā ir tikai tāda sevis sakārtošana, saimniecības sakārtošana, un neteikt tā, ka neko nemaksā, bet maksā nedaudz, tā būtu pareizāk teikts. Jo sastist koka kasti vai plasmasas kastē un ielikt kaut kādu porolonu vai vecus vilnas džemperus, kur jūs varat ar ekocīdu piesūcināt, un ekocīds ir viens no tiem līdzekļiem, kuri nav tie paši dārgākie, tā kā to mēs katrs varam izdarīt. Un tad šis lielais apjoms, zināšanu, notikumu, viss ir šīs te zoohigienas neievērošana mītnēs. Gadās, ka cilvēki man vaicā, kas ir noticis man ar putniem, tam ir spārni nolaisti, cits visi čupā saskrējuši ir un gājuši bojā, un šķauda vistu šķaudīšanas, un tad cāļu šķaudīšanas, un, protams, kas vienmēr visvainīgākais? Visvainīgākais cilvēks ir, no kura pirkti cāļi vai inkubācijas olas,
Un tad ir arī šie ievestie jaunputni, tas, ko apkārt vadā šie dominantes tipa putni. Jūs jau ziniet, daudzi zina, kad ir šķirnes putni un dominantes. Tas, ko apkārt vadā, tie nav šķirnes putni, tie ir dominantes krosi, kuri domāti ir gadu pusotru pumpēt laukā olas, kuriem ir jānodrošina ļoti, ļoti daudz kas, lai viņi šo olu izveidotu. Šķirnes putns ir tas, no kura jūs iegūsiet pēcnācējus tādu, kādi ir šķirnes pēcnācēji. No dominantes jūs nekad nedabūsiet ārā bērnus tādi, kādi viņi paši ir, jo tas ir ģenētiski izveidots krustojums. No šķirnes jūs dabūsiet to, ko jūs esat. Ja es šeit runāju par tīru šķirnes materiālu. Es šeit nerunāju par to, kad paņēmu no kaimiņu Mildas vistu, un otra kaimiņu Roberts man iedeva gaivi, un viens izskatās pēc marana, otrs ir marans, pieņemsim, vai jebkura cita šķirna, un galā nāk bērni, laukā rudiraibi strīpaini. Tā kā šīs te vienmēr jāzina, no kurienes kas ir ņemts, kāda ir šīs šķirnes vaislas materiāla tīrība. Un tātad šīs te atšķirības, kas tāda dominanti un šķirnēm būtu labi visiem tā kā zināt un saprast. Un tad, kad cilvēks stāsta, kas ir noticis kūtīs, kā putnis jūtās, es parasti sāku uzdot jautājumus, kas viņam šķiet, jo tūlīt domā, kad es teikšu atbildi, izdara to, un viss tas pāries. Bet pirmais, ko es parasti vaicāju, kur jums putnis stāv, kāds ir viņiem, it sevišķi cāļiem mazajiem, kāda viņiem ir temperatūra, kur viņi gaisu jau svaigu gaisu, kāda ir gaisa apmaiņa. Vai tad, kad jūs attaisat kūti vaļā, kāds jums pirmais gaiss nāk priekšā? Amoniaks vai vienkārši normāls kūts gaiss? Jo, ja ir brīdis, ka jūs jau jūtat amoniaku, tad jau ir viss. Tad jūs saprotiet, kāda jūs cilvēkus 1,60 m, 1,70 m augumā sajūtat amoniaku, tad jūs varat iedomāties vista, kura vai pīla vai zos, kuras augums ir, pieņemsim, no 30 līdz zosī 80 centimetri, kā viņi jūtās tur pa leju dzīvodami, tais pakaišos. Tā kā vienmēr skatieties uz putnu, ne kā uz olu mašīnu, bet skatīties uz to, kā viņš jūtās, skatieties, kā viņš uzvedās. Ja ir sabozies, tātad pats pirmās sabozušā, jo arī visi parazīti būtībā, ja jūs ievērojat dezinfekciju, ja jūsu kūts ir tīras, ja jūsu būdas vai kā vasaras aplokos, kur mēs turam putnus, ja tur ir ievērot šī zoohigiēniskās prasības, jums mazākas iespējas vispār būs, kad putns varēs šo parazītu sevi iekšā saķert. Pēc tam mēs runāsim par tiem profilaksē, ko mēs varam dot, lai viņš tiešām tur tevis iekšās neiesēžas. Bet saprotiet, kas notiek. Ja jūs neievērojat šos te apkārtējos visus turēšanas apstākļus, putnam krītas imunitāte. Un līdz ko putnam krītas imunitāte, viņš ir atvērts visam. Viņš ir atvērts parazītiem, viņš ir atvērts slimībām, un tāpēc arī šeit iet runa par šo te profilaksi, kas ir pats galvenais, ievērot šīs zoohigiēniskās prasības. Ūdens putnus neturēt kopā ar sauszemes putniem, jo jebkura pīle zos, viņai ir tendence šļakstīties par ūdeni, un jums būs, it sevišķi tagad rudens tuvojās, jāsāk būs, jādomā jau par to, kur un kā es ziemā turēšu putnus. Pīles ar zosīm var turēt kopā, bet vistas, tītari, pērļu vistas dzīvo atsevišķi. Viņi nav vienā telpā. Nav vienā telpā, jo mikroklimats, un vēl kas ir pīles zosis, var dzīvot vēsā šķūnītī, kur ir augsts, gan augsts, -10, -15 grādi lielajā salā. Šai vieglā tipa mītnē pīlei zosī nebūs nekas, būs vienīgais jābūt ļoti biezam paklājam ar salmiem. Sienu es galīgi neiesaku, jo sienas ir pelējošs materiāls,
un sienas ļoti slikti uzņem mitrumu. Tā kā salmi vai sausas skaidras, kuras jūs liekat biezā slānī ziemā, un viņi sāk trūdēt, viņi rada siltumu, un pīlēm zosīm pēdas vairāk, viņas nesals. Un vēl, kas ir pīle zos, ļoti labi sēž uz pleznām un sasilda savas kājas. Bet, ir jābūt šai sauso salmu. Vislabākais pīlei zosī darīt tā, kad ēdam traukus, dzeram traukus, jūs kaut kur priekšpusē visus tā stabili noliekat, un tālāk, maksimāli tālāk no šīs vietas ir pīlēm zosim guļam vieta, jo tālāks ceļš arī būs ūdens svainim līdz barības traukam, jo mazāk pīle zosas piešrakstīsies. Jo viņa, zosas mazāk, bet pīlē ļoti izteikti viņa paņem ēdiena kumosu un tad iet slīcināt bļodā. Un ja viņa garāks tas iešanas ceļš, viņai, diemžēl, pusi kumosa jau norijās tāpatām. Un tad viņai vajag tikai maz drusciņu uzdzert. Bet ja viņai mute pilna, tad viņa tur šļakstīsies tā ritīgi. Zosas maz drusciņu citādāk uzvedās, jo zosas vairāk vai mazāk tomēr ir zālēdājs, tāpat kā tītars. Viņiem vajag ļoti daudz zaļo masu. Un viņām vajag nābi izmazgāt, tāpēc, lai nāsas būtu tīras. Jo arī par pīlēm, ja mēs tā runājam, tad mēdz gadīties ziemā pīlītēm dodot dzert no vistu dzirdēm, saudzējot tā kā kūts sausumu, aizaugt pīlēm acis ciet, deguni ciet ar barības atlikumiem, un bumbuļi visādi parādās pie acīm, pie deguna, domā, ka tā ir slimība, beigās, ka pīlīt nomazgāta, viņa tīri smuki paliek, bet, tur, protams, zem tā arī var iekaisumi veidoties. Jo pīlēm zosīm ir jābūt iespējai izskalināt knābi. Ļoti labs variants, tagad jau mēs gan aizrunājāmies, maz rusciņi pa daudz, bet ja uzsākšu esam, tad pabeidzam. Ļoti labs variants pīlēm zosīm, lai neizšļakstītu ūdeni, ir lielās šīs te ūdens, tā kā vendena pudeles, kas ir viņas nostiprina guļu stāvoklī, korķim jābūt, protams, ciet, un viņās izgriež tik platu to atveri, kur pīla vai zos var iebāzt galvu un pašrakstīt. Un tad viņam šļakstoties vienkārši tas lielais tas ūdens trauks, viņš ir diezgan tāds noslēgts, un tad viņas tur izskalinot savus knābjus, neapšļakstīs visu, un vēl kas ir, viņas tur nevar iekāpt iekšā. Jo tā laukā mazgāšanās pīlēm zosīm var būt diezgan ilgi laukā, viss tas jau sen jātur būtu kūtī iekšā, jo ir slapjais rudens laiks, pīle zosis var iet laukā līdz tam brīdim, kad viņas vispār iet ārā. Tas var būt sniegs, tā var būt ziemā saulains laiks, kūts priekšā, piemēram, ir saule sasildījusi laiku, jūs nometat salmu nastu, un uz salmiem viņas varēs pasēdēt kājas pasildīt, bet viņām ļoti patīk pa sniegu iet un pērties un staigāt. Bet ir jāskatās, cik, ja ar varu dzīt no kūts ārā nevienu nevajag. Ja viņas pašas vēlās iziet, tad ir ļoti labi, bet vēl ir bijis gadījumi, arī tādi, kad attaisot slapjo ar amoniaku pilno kūti ārā, laukā ir milzīgs sals, vistiņas, tas pīles un zosis lielā laimē no tās kūts iet ārā, kaut gan laukā ir diezgan liels augstums, jo arī tādus skatus es esmu redzējuši, jo tur iekšā tas slapjais amoniaks ir tāds, ka viņām jau acis no pieres sprakst ārā. Tā ir tā zoohigienas ievērošana, kas ir vajadzīga noteikti. Un arī tātad šeit varbūt arī tieši šajā brīdī mēs varam parunāt, kā tad šīs te pašas telpas uzturēt pret parazītiem tīras no zoohigienas viedokļa. Jo vakar internetā pagāja šīs te jautājums dzēstie, nedzēstie kaļķi. Jo, vispār būtu jābūt tā, ka kūti pamatīgi tīra 2 reizes gadā. Tas iet runa par itīģējām kūtīm, bet zinu, ka ļoti daudzi saimnieki patreiz putnus tur,
nelielās mājiņās, taisītas no skaidru plāksnēm, no da visa kā, ko var uztaisīt, un šīs būdiņas, vasaras būdas, citi gan arī ziemā ar tādās, tur savas 5, 6, 7 vistas, bet viņi nosiltinātas ir tās mājas, tātad tur jūs tīrīsiet, protams, biežāk. Bet, ja iet runa par standarta kūti, kūta 2 reizes gadā, pavasarī, tad, kad putni iet laukā, vai parasti būtu vēlams putniem iet vasaras mītnēs. Bet, ja ir tādas iespējas nav un putni dzīvo kūtī visu cauru gadu, tad tā ģenerālā tīrīšana tāpat ir pavasarī un rudenī pirms iešanas iekšā. Un tātad jūs pilnīgi visu tīru iztīrat. Šeit jau arī var teikt jau tekstā, kad cīņa jau ar parazītiem un profilakse kopā. Tātad pilnīgi visu iztīrat. Ja jūs ir parazīti, kas, vairāk tā kā par šīm te sarkanām mērcēm, ja mēs runājam, tad visus pakaišus, mēslus, viss, kas ir, visi jāsadedzina. Šeit neies krastā ar to, ka jūs vienkārši aiznesat mēslu čupu, visu izgāžat, jo sarkanā ērce, viņa kājiņas maziņas un ērcītes daudz, viņas būs atpakaļ atkal kūtī. Un vēl kas ir, vistas mēdz uz mēslu čupu iet kašāties un sliekas meklēt. Un ja jūs šos te invadētos pakaišus izbērsiet visām pieejamās vietās, tad jums tas saplis nekad dzīvē nebeigsies. Tātad atkal mēs domājam par to, lai šie te mēsli tiktu, vai liekat kaut kādas kompostu kaudzes, kuras ir turais sētas viņā stūrī, vai ņemat visu sadedziniet. Un tad viss ir sadedzināts, viss ir iztīrīts, izslaucīts. Tiem, kam ir dziļā kūts bez grīdām, tiem maz drusciņi jāpadomā par to vairāk, jo, ja šie te grīdu nav iespējams pēc tam tā izslaucīt, tad tur, pēc tam pa kaļķiem tūlīt ar teikšu, tad ar to varēs apstrādāt vai dezinfekcijas kādu pulveri. Un tad visu izslaukat, visu zirnekļu tīklus. Ja jums ir tāda telpa, kas ir parasti šīs te jaunveidotās mazās būdiņas, ar karstu karčeri var izmazgāt. Karčerī maksimālo temperatūru un izmazgājot ļoti daudz parazīti iet bojā. Kādreiz, kad cūkas kūtī turējām daudz, tad, lai varētu cūkas no cērmēm turēt brīvas, pēc katras cūku, kā saka, nokauj cūku, ņemsi nākošos sivēnus, vai arī tā, ka sivēnmātes bija, ka mainījām šajos te aizgaldus, ar verdošu ūdeni viss tika izplaucēts. Jo karsts ūdens ļoti daudz, var teikt, ka visu, verdošs ūdens jau visu paņem, tas ir karsts. Un tagad jaunākās tehnoloģijas, kad karstu ūdens karčeri var visu, tad vēl tai pašā laikā ir dezinfekcijas līdzekļi, ar kuriem jūs varat baktērijas, sēnītes, vīrusus nonīcinātas, pēc tam, kad strāstīšu par līdzekļiem, mēs pieņemsim Baltuvets piedāvā ūdeņradi, vai virocītu arī, ko var izdezinficēt šādā veidā. Tātad mums ir izslaucīts, mums ir maksimāli, ar ko ir varēts iziet. Vēl kas ir, ja ir akmens kūts, arī ar lodlampu var iet, bet tur ir ļoti jādomā ar galvu. Savādāk ērcīšu vietā nosvilinās kūti tik tā vien. Tā kā tas ir ļoti, ļoti jādomā, kā to darīt par ugunsdrošību. Vispār arī jebkura kaut vai dezinfekcijas pulveri vai vairāk arī to šķidros lietojot, jums jādomā arī pašam par sevi. Tātad šīs te aizsardzības maskas, lai jūs pats neselpojaties kaut kādus garaiņus, izgarojumus vai ko. Un tad šeit ir runa par dzēstiem, nedzēstiem kaļķiem. Tad, kad jūs nopērkat veikalā dzēstos kaļķus, viņi ir mazāk kaitīgi,
var teikt, ka nekaitīgi. Jūs viņu varat ņemt ar rokām brīvi, bet šajā, ja jums ir dziļā kūts, piemēram, iztīriet visu un jums paliek klons apakšā. Jums nav betona, bet jums paliek zemes klons. Jūs ar dzēstiem kaļķiem varat tā dušīgi visu nobārstīt un šī dezinfekcija notiek. Bet ir otrs variants šie te nedzēstie kaļķi. Un par nedzēstiem kaļķiem es esmu skatījusi, lasījusi, kā viņus pielieto un kāpēc tad vairāk putnu kopi iesaka šos te nedzēstos kaļķus. Dzēstie būs drošāk, vienkāršāk, bet nedzēstie, tie, kas jādzēš pašiem, ir tāds nopietnas pasākums, kad ir jādara kas tātad. Jūs nopērkat nedzēstos kaļķus būvmateriālu veikalā, sagatavojiet aizsargbrilles, sagatavojiet metāla traukus, kaut kāds priekšauds būtu arī vajadzīgs, koka no mežā, kaut kāds koka irbulis, puļķīts miets, kaut kāds koka palīgi instruments. Un tad, kad jūs ieberat šo te pulveri nedzēsto kaļķu metāla traukā, jūs viņam lejat ūdeni virsū. Un notiek vārīšanās. Šis process ir, ja es nemaldos, ap 300 grādi augsts. Tāpēc jums ir, jūs nevarat strauji liet, jūs nevarat līst klāt, jo tā kā jums zupas katls, ka vārās, kad ir uz vislielākā uguns uzlikta un katliņam viss iet pāri, tādā tempā un straujumā arī notiek šī kaļķu dzēšanas process. Un tāpēc ir ļoti, ļoti jādomā. Rokās gumijas cimdi, jo, ja nedzēstie kaļķi, arī tā, kad jūs pirms viņus berat šeit traukā, ja viņi tiek jums uz rokas un pēc tam tiek ūdens virsū, viņi jums vienkārši izēdīs jēlas rokas. Viņi caurumus milzīgus rokās var iededzināt. Bet kāpēc viņi būtu tik labi? Jo tad, kad viņi nodzēšās, tad viņus atstāv, viņi atdziest līdz tādai temperatūrai, kad jūs jau varat viņus ar kaut kādu ķobi, kaut kādu metālu instrumentu vai litru vai kaut kas ir ar bļodu kādu, jūs varat likt viņu otrā bleķa spainī, un pieliet viņam tik daudz ūdeni, jo viņš, kad viņu nodzēsīs, viņš būs tāds ļoti biezs lauku krējums. Bet jums tas krējums ir jādabū tāds, lai būtu tā kā saldā krējuma konsistence. Jo kas būs? Tad, kad jūs viņu siltu, ņemat ar lielo to celtnieku pinzeli biezo un kaļķojat savu kūti, bet kaļķojot ar lielo otu, noteikti brilles ir jālieto un maska. Jo, nedod Dievs, jūs uzrakstīsiet kaut kur sev, bet tas efekts ir ļoti labs, ka viņš tiešām visu aizdrīvē, visas šķirbas, visas ērces aiziet bojā no tās siltiem kaļķiem, un tas kaļķis vēl tur ar viņām darbojās. Bet tas ir tāds ļoti nopietnas, pamatīgs kūts dezinfekcijas lieta. Tātad šādu te smagu artilēriju vajadzētu pielietot tad, kad ir šīs sarkanās ērces kūtī. Jo, ja ir vienkārši jūs savā mazajā būdiņā darbojaties ar vistiņām un jums, paldies Dievam, tās sarkanās ērces nav, jums pietiks ar dzēstajiem kaļķiem, ko paberat, jums pietiks ar stalusānu, jums pietiks pulveris dezinfekcijas vai mistrāls vai kas, jūs pabērsiet un jums būs gana. Bet ja jau ir ziepes lielas, tad ir tiešām jācīnās ar to visu. Lūk, un tad iet runa arī par barības kvalitāti un sastāvu. Jo tad, ja jūs no kaut kādas čupas paņemat graudus, pirmkārt viņi var būt peļu žurku sačurāti sakakāti, kur viņas var būt tātad arī pārnēsā līdz ar to parazītus, kas viņās iekšā ir. Otrs, ja jums ir slikta barības kvalitāte,
jūs atkal saviem putniem pazeminat imunitāti. Jo ir ļoti svarīgi, lai putns ēstu labi. Labi nevienmēr nozīmē dārgi. Labi ir kvalitatīva barība. Un ticiet man, ja jūs ņemsiet kvalitatīvu barību, putns mazāk viņu apēdīs, un jūs būsiet pats ieguvējs, jums nebūs bezjēgā jādod kaut kāda tukša barība, un pēc tam vēl jāskatās, kad ir, nerunājot jau šeit varbūt arī netik daudz vēl par šiem te parazītiem, cik par to, kad putniem iekšējās vainas ir pelējuši graudi, pelējušas pakaiši, šis pelējums, kas iekšā veidojās, kas sabeidz putniem visus iekšējos orgānus. Un tāpēc arī par barības kvalitāti ļoti, ļoti jāskatās. Un tad tātad šajā apkārtējā vidē, no kurienes ir iespējams šos te parazītus iegūt. Nu vēl pie zoohigienas neievērošanas un karantīnas neminēju to lietu, kad jūs vedat šos te jaunos putnus savā sētā iekšā. Tātad noliekot viņus karantīnā, jums ir jābūt prātā, ja nu tur kaut kas iekšā ir. Jums jāattiecas ar tādu pietāti pret to visu, kad ja nu tur kaut kas ir. Tāpēc jums ir šī karantīna jāievēro. Tas nav aizvainojums, jūs tik man nepārprotiet, tas nav aizvainojums pārdevējiem, jo mēs katrs kādu rītu būsim pārdevējs putniem. Tā ir šī te saimniecību veselības saglabāšana. Un tad, kad PVD meitenes pie manis brauc uz kūti ciemos, pašos pirmos gados, jo es cilvēkus droši ļauju staigāt pa kūtīm, skatīties, kādi mums ir aizgaldi sataisīti un viss kaut kas. Un, paldies Dievam, ka man nekas nenotika. Netika ienesta neviena slimība, jo, es teikšu, tā kā es teicu no sākuma, tas bija 12-13 gadu atpakaļ, kad šī tautu staigāšana nebija tik liela. Un tad PVD meitenes teica, bet tev nav neviens jālaiž kūtī. Jo bija cilvēki, kas ir apvainojušies un dusmīgi, un kāpēc tu man nelaid savā kūtī, kāpēc tu man nerādi, kas tev tur iekšā ir. Jo saprotiet, kas ir, nevajag jau cilvēkam būt ar kaut ko slimu atnākušam. Pilnīgi pietiek, jo vista būtībā ir ļoti jūtīgs organisms. Vista vai pīla vai zos vispār mājputni. Pērļu vista ir spēcīgāka imunitāte kā paipala, bet pārējie visi, tā imunitāte viņām ir diezgan, tāda ātri, jo slimību ļoti daudz un visu, ko var saķert ļoti ātri. Un pietiek to, kad ienāks cilvēks ar pilnīgi citu mikroklimatu uz drēbēm no savas mājas un ienāks jūsu kūtī, kuru jūsu kūtī ir jūsu mikroklimats. Un šie divi mikroklimati satiekoties, mēs nekad nezinām, kādu viņu precību rezultātā kādi bērni sadzims. Tātad šīs te baktērijas, kā viņas var augt, kā viņas uzvedīsies, un vai vispār augs, un vai vispār būs kaut kādi vīrusi un baktērijas, kas tāpēc iekšā kūtīs es teikšu, nevajag vest cilvēkus. Un vēl kas ir, ja šie te parazīti, kas ir vēdera parazīti, ja viņi tiek izkakāti laukā, sauli ļoti labi ar viņiem tiek galā. Bet ir viens bet, tas notiek veiksmīgi tad, ja jums ir aploks, kurš stāv kādu laiku tukšs, un ja tajā laikā spīd saule. Jo ļoti labi šeit noder tie saucamie vistu traktori, kad šīs te, jaunās ģimenes, kas ir saveidojuši sev pie mājām mājiņas ar 3, 4, 5 līdz 10 vistām, un viņas ir pārvietojamas. Un pa sētu vista noēd zāli, un viņi tik brauc uz priekšu. Šis ir ļoti labs, šis te cikls, kad viņš iziet, tas tāpat kā aitām. Aitām arī vislabākā aizsardzība pret parazītiem ir tā, kad vienā aplokā
ēd zāli, otrs aploks stāv tukšs, saule izdedzina un šīs te saules staru iedarbībā parazīti aiziet bojā. Ar visām pilnīgi tas pats, kad saule var savu darbu izdarīt labo, bet tikai tad, ja tur vairs vistu nav, ja šie aploki stāv tukši. Tā kā katram, protams, mums ir savādākas iespējas un cits var šo te aploku mainīt, cits nevar, bet par šīm lietām ir tā kā jādomā. Tā ir, kāpēc es pirmīt ar par tiem dīķiem runāju, tātad parazītus var pārnēsāt sauszemes un ūdens gliemeži. Šajās te sauszemes gliemeži ir tie, ko jau mēs visi zinām, bet ir tie dīķu gliemji, kuri arī ļoti pārnēsā šīs te parazītus iekšējos, kas ir zarnu traktā, plaušu un arī aknu. Un par šo olvadu parazīts, kas ir, viņu pārnēsās pāris. Un olvadu parazīts, viņš ir knapi ar aci ieraugāms, un viņš olvadu invidē, un tur olvadā nevar notikt šis te kaļķu uzsūkšanās, mīkstas olas parādās, ar grubuļiem olas parādās, līdz beidzot šī dējība var apstāties vispār. Skudras pārnēsā arī dažādus parazītus, jo viss sēdās skudras un tāpat citi putni ēd no skudrām sliekas. Šie skaistie mūsu rudenī tagad tūlīt sāksies naktsstārpi, kas nāk no zemes ārā, kur vistas pīles ar lielu sajūsmu ēd, un tas ir tāds dzīvnieku valsts olbaltuma avots, tāpat gliemeži. Putni pieēdās gliemežus, viņi nobarojas no klikiem gliemežiem vien, tas ir milzīgais proteīna avots. Tāpēc arī vēlāk runāsim par šīm profilakses lietām, jo nepārprotiet, tas nenozīmē, ka jūs nedrīkstat sliekas un gliemežus putniem dot, bet jums ir jādomā par putnu kopīgo imunitāti, lai viņi būtu vienmēr kārtībā, un pēc tam vēl jums pateikšu profilaksē, ko es tā kā esmu atradusi pa labu, esam dot, lai viņas, ja arī tas slieka ir to cērmes oliņu tur kaut kur ielīdusi, tad stipra imunitāte un dabas mātes veltes mums palīdzēs, lai viņš neieiet vēderā iekšā. Un tad, kad putnes inficējies, kā atpazīt vispār to? Tātad pirmais ir tas, ka putnes stāv nolaistiem spārniem. Protams, šīs te pazīmes nav 100 punkti, kad tieši šādas pazīmes būs tieši parazītiem, jo putniem šie nolaistie spārni, klepošana, varbūt arī citu šo te slimību pazīmes, bet tā kā man arviena sena putnu kope teica, kad tad, kad man bija arī šī pirmā klepošana sētā, kad manos putniem parādījās tāda tā kā pat ne klepošana, bet tā kā sēkšana, viņa saka, kad tu pēdējo reizi attārpoji, jo tad es vēl par parazītiem pirmos gadus man galīgi tādas lielas nojēgas nebija. Es domāju, kas tad tur? Es saku, nē, nekad. Un tad pilnīgi pietika šai te vistu sēkšanai pāriet ar to, ka putni tika pret parazītiem izdzirdīti. Tajā laikā tas bija jaunputni, un toreiz varēja dehelmanu iegūt, bet dehelmans vairs nebūs, un tāpēc, tie bija citi laiki. Tad bija zāle zaļāka, saule spožāka, bet saule spoži ir gan arī tagad, tā kā būs jau labi. Tātad atsakās no ūdens un barības, nākošais. Tad ir klibošana, spalvas ir tādas, saburzījušās, centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi, vistas staigā streipuļodams, galvas kustinot. Un ne tikai vistas, arī zosis, pīlēs mazāk, bet zosīm arī tas ir diezgan, man liekas, man ir nākošais slaids. Jā, ir kā atpazīt.
Tātad sabozis nolaists spārni nespodra spalva. Spalvās mēs arī ar aci varam pēc tam, vispār varam redzēt ārējos parazītus. Tātad pašķirstot spalvas, paceļot zem spārniem, apskatoties ap ciskām. Kašķērts jūs uz kājām redzēsiet, kad vispār ir tur šie te sabiezējumi, kas sākas. Vizuāli redzams arī, kad putni izkakā cērmes un lenteņus ārā, un vēl tādus, nezinu, kā viņus pareizi sauc, ir tādi sīki, tā kā matiņi parazīti arī ārējie. Tā kā, ja kāds zina, tad droši raksta komentāros. Un šie te attiekšanās no ūdens un barības, jo redz, kas notiek, kāpēc tie parazīti tā mums tos putnus bojā. Jo pats parazīts, labi, viņš noēd barības vielas, kas ir putnos iekšā, bet viņi visi izdala savus atliekvielas, vienādi sakot, čuriņas, kakiņas, kas nāk no visa veida parazītiem. Un tās ir ļoti toksiskas, tās ir indīgas. Un visu laiku šīs te indes uzkrājoties organismā, viņas jau sāk sabojāt šo putnu. Ja tas būs viens kaut kāds gadījums, tad iespējams putnam spēcīga imunitāte, viss izies cauri un saēdīsies labdaužs ķiplokus un tālāk dziļāk nekas neieperināsies. Bet, ja putns jau ir novārdzis, pieņemsim, salījis lietu vienu dienu, salījis otru dienu lietu, trešu dienu lietu, būris ir kaut kādiem cauriem jumtiem, tas lietus līst tur visu laiku, viņam vairs nav kur siltumā, sausumā ieiet, izžūt, sasilt, tad tur 4-5 dienas un viss, un rezultāts jau ir pēc tam skaidri gaiši redzams un saprotams, kad šādā veidā putni nekā laba tur nebūs. Tātad putniem sausumā, siltumā ir jābūt pa nakti noteikti. Pa dienu redziet arī jaunputnus, ka tur reizēm, liekas, ko tie ir sevišķi par jaunajiem cāļiem runājot, vai viņš neredz, ka lietus līs, kāpēc viņš iet laukā un salīst. Tāda daba viņam ir, tāpēc, ja mēs audzējam jaunputnus, ļoti labs mums palīgs ir siltumnīca. Jo nākošais solis, labi, šogad dieviņš mūs pasaudzēja ar ļoti daudz saulainām dienām, bet ir bijušas vasaras, kad tu to sauli vispār nevari sagaidīt un piešķīlušies cāļi un jaunputni aug un saproti, ka tev no vistu kastēm, cāļu kastēm viņam jāiet laukā un tev nav kur izlikt, jo nepārtraukt līs lietus. Vislabākais draugs ir siltumnīca. Siltumnīcas tipa novietnes, kurās slapjās vasarās jūs droši varat laist jauniešus, lai dzīvojās, un ja ir laba diena, tad pie siltumnīcas tipa nojumis ir pasteiglaukums, un šādas te siltumnīcas ļoti labi noder vēlu rudenī šķīlušamies putniem, un tad, kad sāksies rudens lieti un vēsāks laiks, viņi siltumnīcā ļoti labi omulīgi jutīsies, un siltumnīcā var arī ziemu pārlaist. Tā kā galvenais, lai ir pilns vēders, sausas kājas, ļoti labi ir, ja tagad pieņemsim tomāti gurķi siltumnīcās ir, un ja pa perimetru saliekam salmus no iekšpuses, lai no zemes nenāk augstums, tāda parastā polikarbonāta siltumnīca, kad ir plēves siltumnīcu var pielāgot, bet tad ir jādomā, ko jūs tajā 1. metrā no zemes pieliksiet, lai putni nenoknābā un nesastais caurums. Jo tad tur tāpat būtu polikarbonāta loksnes jāliek, jo tad, kad ziemā apsarmos visa siltumnīca, putns ir tāds lops, kas viņš visu to sarmu gribēs noknābāt. Un knābājot plēvi, vienkārši jums caurumu parādīsies plēvē. Tāpēc pirmais metrs no zemes jānoklāja ar polikarbonātu. Un tā kā siltumnīca ir ļoti labs draugs. Un tad, kā jau teicu, šī kuņģa sarnu trakta kontrola, kad jūs vienkārši nokaujat kādu no šādiem te sabozušamies putnu un izpreparējat pilnīgi visu. Pārgriežat visas zarnas, apskatieties, kāds ir aknas, kādas ir sirds. Daudzi saka, jā, es nokaut nevaru, es nevienu neēdu, kur tad es vēl viņu nokaušu tagad. Bet tad jums jāizvēlās.
vai jūs vēlaties šiem saviem atlikušajiem putniem palīdzēt. Nu, katrā ziņā var arī griezties pie vetārsta. Es domāju, ka katrā reģionā valsts, Vidzeme, Latgale, Sēlija, Zemgale, Kurzeme, kāds viens vetārsts atradīsies, kurš būs ar mieru jums palīdzēt sekcijā apskatīt, kas jums tur īsti ir. Bet katrs pats var iemācīties, tikpat labi var man zvanīt, video zvanā, taisīsim sekciju kopā. Nu, cik es zināšu, tik es redzēšu un pastāstīšu. Tas ir arī tāds. Tā, vēl kas ir, ja mēs runājam par sarkanajām ērcēm, tad sarkanās ērces var 9 mēnešus izdzīvot bez barības. Tā kā, ja kādreiz sanāk, kad kūci pilnīgi tukša un liekas, nu, man pusgadu neviens lops tur iekšā nav bijis, es ņemšu jaunas vistas, nu, rēķiniet 9 mēneši, tas ir ritīgs bērna piedzimšanas brīdis, un arī šīs te sarkanās ērces, diemžēl viņām ir tik liela iespēja neko nēdot izdzīvot. Tāpēc šos te dezinfekcijas pasākumus, kas būtu vajadzīgi sienmaļu un laktu un dējam kastu tīrīšanā, ir vēl vairāk svarīgi, lai viņas tātad šo te ciklu nevarētu turpināt. Tā. Par olvadu parazītiem es esmu izrakstījusi, nu jā, olvada funkciju izjauc, olu čalmalas plānas, olvadas sienas sabiezējušas, parazīti redzami ar aci olvadā ir, un ja neārstē, vista pārstāja dēt, no olvada var izlīt šķidrums, tā kā olas baltums bez čalmalas, un vispār olas šādas te arī neiesaka ēst, kas ir olvadu parazītā, jo vispār arī mēdz gadīties, kad parazīti no iekšējiem orgāniem, kad kādreiz ir bildes internetā redzamas, kad cērma olā iekšā ir. Tas viss ir no tā, kad lai ola, tā tad, gan jau visi zinat, ola pie mugurkaula ir dzeltenie mazie olu folikuliņi, tātad viņš paliek jau lielāks šis olas dzeltenums, pienāk tuvumā pie olas piltuves, olvada piltuves, viņš iekrīt šajā piltuvē iekšā dzeltenums, un tālāk viņš iet pa olvadu, tālāk notiek baltuma veidošanās, pašā beigās notiek čalmalas veidošanās. Un ja jūs visā šajā te olvada tajā garajā ceļā ir kaut kādi traucējumi, tie var būt parazīti, tas var būt kaļķa trūkums, brīdī, kad olas dzeltenumam jāiekrīt piltuvē, vistai ir trauma, tas ir, šeit tiek runāts par augstām laktām, lielas vistas, kuras lec no augstām laktām, un lecot traumē krūtis, dzeltenums izsitās no novirzītā mērķa, un viņš iekrīt vēderā, nevis piltuvē. Un tā šis te peritonīts veidojās, olas sāk bojāties, vēdera dobumā veidojās šķidrums, vistas, es nezinu, kā viņas dieviņš ir uzriktējis, ka viņas var dzīvot ļoti ilgi, un tad, kad tu to visu nokauj, nu, redzot jau, ka viņa tāda tā kā nekāda, jau gandrīz vai pusgadu, tu viņu attaisi vaļā, tu vispār nesaproti, kā viņa ir dzīvojusi. Viņai tur vēders iekšā ir beigts, zarnas ir saaugušas jau no tā peritonīta, kas tur iekšā bijis ir, bet viņa vēl ir dzīva. Viņa tikai tāda bišķi sagurušāka ir. Jo, nu, reizēm no tām vistu sagurumu arī, kad, nu, parasti ir tā, ka, ja vista nolaiž spārnus, pirmais, ko dara, iedod 10 melnos piparus, iemet rīklē. Iemet rīklē 10 melnos piparus, paskatās, kas notiek. Ja ir kaut kāda vīrusa sākums, ja ir vista salījusi un arī nosalusi, arī tā var būt šis sarkanais pipars, tas melnais piparu grauds, viņi ļoti labi šo te organismā to, kā saka, asinu uzdzen, un viņas var arī tikai tiem pipariem vien tikt uz strīpes.
Tā, nu jā, šie te profilakses pasākumi. Tātad par dezinfekciju izstāstīju, mikroklimatu nodrošināšu. Dezinfekcijai, nu tātad dzēstais, nedzēstais kaļķis, pulveris pieejamais, kas ir, nu tagad sāksies rudens, kad sāks domāt putnus laist iekšā kūtī, tātad pirmais slānis dezinfekcijas līdzeklis. Nu, vēl labāk būtu jau ir betons vai, nu, koks, tas sevišķi labi nav, jo zem koka viss, kas var dzīvot, peliņi, žurki, vabuļi, bet, nu, labi, tātad dezinfekcija, šis te smilšu granskārta. Tas būtu pats pirmais, vislabākais granskārta, tad ir dzēstie kaļķi, tad ir, nu, centimetri 40 apmēram brīvi krītoši pakaiši. Es šeit runāju par dziļo kūti, ko jūs papildināsiet visa ziemas laikā, lai pavasarī pēc tam atkal tīrītu ārā. Un vēl kas ir, ja ir pareizi veidoti dziļie pakaiši, viņi trūdot, un viņos tikai šatad iekaišot dezinfekcijas pulveri, viņi neļauj attīstīties ne vīrusiem, ne baktērijām, ne arī parazītiem, jo tur diezgan liela temperatūra iekšā ir. Un tad šī mikroklimata nodrošināšana, par ko jau es stāstīju, runāju, ir šis te gaislabais, grauzēju kontrole, vai nu kaķi, vai nu arī indēšanu. Par grauzēju indēšanu varu izstāstīt to, ka, ja jūs pielietojat indes, tad, kad jūs liekat indi, es ieteiktu visas mumificējošais, jo vismaz bišķi mazāk tā smaka ir, ja tā invāzija ir tiem grauzējiem. Gumijas cimdi rokās, ne tikai dēļ savas aizsardzības, bet dēļ tā, lai it sevišķi žurkas. Peles ir tās tādas lēticīgākas. Viņām vienalga, kas tur ir nolikts, viņas apēdīs, bet žurkas, kuras mums dara lielāko postu, viņas sauž cilvēka smaržu, tāpēc, ja mēs esam nogruntējušies cīņai ar grauzējiem, gumijas cimdi rokās, uz drāts es uzveru šo te, nu tā kā tējas spilventiņi, viņi ir zili un sarkani, uzveru tādas krelles, piesienu kūtī, tur, kur pašas vistas netiek klāt, un no rīta eju skatīties, kas tur ir noticis. Pirmās dienas reizēm mēdz būt, ka neēd neviens, otrā dienā arī varbūt neēd, sevišķi žurkas, jo tās vecās žurkas, tās jaunās beigās sāk stumt jau. Ej, skaties, kas tur ir. Nu, tad tās jaunās ēd, un šis process ir jādara 5 līdz 7 dienas. Katru dienu vakarā jums ir jāuzliek gumijas cimdi rokās, no rīta aiziet savāciet papīrīšus, lai nedod Dievs kaut kur vistās vai kur netiek šī te indes paliekas. Jo kāpēc 5-7 dienas? Jo žurkas vispirms aizsūta jauniešus ēst, viņi skatās, ka jauniešiem nekas nenotiek, viņi nemirst. Jo ar šīm jauno laiku indēm ir tā, ka žurkas sāk mirt kaut kādā 7. dienā. Un sanāk, ka 4. 5. dienā jau tās vecās gudrās žurkas iet arī sāk ēst indi. Un tādā veidā mēs varam šo te žurku populāciju ļoti labi samazināt, bet tas ir 5-7 dienas cilvēka faktors, izdarīt visu to, kas ir jāizdara, gumijas cimdi rokā, lai nesauž cilvēku smaržu, un nevar izlaist nevienu dienu, jo, nu, viņas sāks ātrāk, pieņemsim, ja jūs reti darīsiet, paies dienas, un indes nebūs, žurkas sāk mirt, vecās, tā kā, aiziet probus citurieni. Nu, un tad arī jums nav tik efektīvi. Par karantīnas ievērošanu es jums tā kā arī izstāstīju. Tā, un tad vēl par ganībām. Šīs te dzirdinātavas un barotavu kvalitāte. Ja jums būs barības trauki, jums jāskatās pa nakti, lai jūs viņus varat pacelt augšā, ielikt būdās vai kūtī, lai pa dienu, pa nakti, lai neiet žurkas viņus pieēst vai vēl kāds. Pa dienu tagad arī ir pēc noteikumiem
sakarā ar putnu gripu, kas pavasarī bija, man liekas, tie noteikumi nav atcelti, ka dzirdīšanai un barošanai jābūt ir zem jumtiņa. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt kaut vai liela ganību aploka vidū, jūs vienkārši ar polikarbonāta jumtiņu uztaisiet dzirdinātavu un barotavu, lai pa augšu lidojošais putnis nevar iekakāt. Nu, uz virbuļiem gan tas neko netraucē, bet šīs te noteikumi, lai būtu tā kā ievērot arī pēc tā, kas tiek prasīts. Jo atkal nedod Dievs pavasarī, atkal nāks kaut kādi gripu trakumi virsū, biedēšanas sāksies, notikumi būs, tā kā labāk būt sagatavotam un pašam izdarīt visu maksimāli, un tad viss būs kārtībā. Un par šie te kontrolēto piekļuvi dabiskām ūdens tilpnēm, šeit bija tas stāsts, kad es tai dīķī labāks, ja man dīķis būtu pie mājas, es tur nelaistu ne pīles, ne zosis, jo man ir neviens zosu saimnieks cīnās ar parazītiem diezgan spēcīgi, jo tad, kad, ja ir caurtekošs ūdens, tad ir citādāk. Bet, ja ir šis stāvošais ūdens, padomājiet loģiski, ir dīķis, vienalga, cik viņam ir kvadrātmetru, jā, kaut vai 100 vai 200 vai cik, vai 400. Ir tādas vasara, tā kā tagad. Lietus nav, dīķi paliek arvien zemāks un zemāks līmenis, pīles un zosis visu laiku uz to dīķi iet, ko viņus tur iet, plūd zāli, ēd liemežus un visu laiku kakā. Loģiski, ka tur vairojās viss kaut kas, jo tad, kad pīļu olu tirgošana notiek, tad vispār internetā, cik arī skatījos, lasījos grāmatās, kad, ja jūs tirgojat pīļu olas, jo pīle var arī ar salmonelu saķert šādā te pīļu dīķī ritīgajā. Ja jūs tirgojat pīļu olas, tad, lai būtu šīs te pasargāšana no saslimšanas ar salmonelu pīlei, pīles vispār nelaist nekādā dīķī. Un tas ir viens no šiem te profilaks pasākumiem, kurus vajadzētu. Es tā silti iesaku. Katrs, protams, pats dara kā grib un kā var, bet tas ir tāds labs ieteikums, es domāju, arī. Un tad, tā, kas mums ir ar laikiem? Tā, tagad šie te dabiskie līdzekļi profilaksē. Tātad mēs izejas punkts, pieņemsim, mums ir tāds, kad es sāku audzēt cāļus, man ir jaunputni, es neko neesmu no svešurienes atvedis, viss ir mans, bet es esmu atbildīgs pats par sevi, un es sāku domāt par savu ganāmpulka turēšanu veselam no parazītiem. Tātad, ķirbju sēklas. Ķirbju sēklas izsenis ir zināmas jau kā pretparazītu līdzeklis. Uz vienu putnu apmēram rēķina 15 sēklas. Jūs sēklas paņemat, smalki saberžat, samaļat un 3 dienas pēc kārtas iebaro putniem. Ja jums ir 5 vistas vai 10 zosis, jūs varat viņām iebērt vienkārši mutē, kaut kādu maizi. Zosim ļoti viegli iedot pīlēm maizītē kaut kādā samīca vai kartupeļos, tas, ko ēd. Arī vistām vienkārši jums jāpaskatās, ko viņas labi ēd, un to arī tajot šo pulveri ielikt. Bet nekādu karstu ūdeni, karstas putras nē. Vēl kas ir, ja jūs taisiet šo te domā, tad, kad, lai parazītus tā kā neieviešās vai arī dzītu viņus ārā, piena produktus tajās dienās nedod. Piena produktus tajās dienās, kad jūs dodat pretārpu līdzekļus, nedod. Tā, tad nākošais ir ķiploks. Ķiploks ir vispār brīnum līdzeklis, pirmkārt, dabīga antibiotika. Un otrs arī šis te viņa labā iedarbība pret parazītiem. Un starp citu, visas šīs lietas, ko es tagad stāstu, tas viss ir no cilvēku dzīves. Jo cilvēki cauri un cauri pirms farmācijas arī cīnījās ar saviem parazītiem.
Un vienkārši izējot no tā, tās visas lietas, kuras lietot var gan cilvēks, gan maidzīvnieki. Un tātad ķiploku viņš gan ārstē, gan profilaksē, un viena daiviņa vienam putnam. Tad, kad ir slims, ja mēs zinām jau, kad ir, jo ķiploku tiešām var parazītus izdzīt arī, tāpat kā ar šīm ķirpju sēklām, bet tā tad ievērojam, lai nav kaut kādas no jauna inficēšanās, ūdeņi tīri, dīķu nav, un viena daiviņa vienam putnam un dod 3 dienas pēc kārtas. Un tad, ja jūs tikai un vienīgi par profilaksi, tad profilaksē 1 reizi nedēļā. Tad, kad sākas smagais rudens laiks, ķiploku kā profilakses līdzekļi elpošanas lietām, vīrusiem, baktērijām. Jo, redziet, visi dabiskie līdzekļi ir tādi, pie kuriem nepierod ne vīrusi, ne baktērijas, ne cērmes vai lentiņi. Un tāpēc arī pasaulē diezgan daudz līdzekļu jau tiek veidoti uz dabas vielu bāzes, jo pie viņiem neizveidojas rezistence, pie viņiem nepierod. Jo, piemēram, vispār, pēc tam runāsim par farmaceitiskiem līdzekļiem, man būtībā jums nav ko nosaukt, jo es ar darbu kolēģei vaicāju, ko mēs varam, kā baltu veterināriju, kaut vai receptēm piedāvāt putnu attārpošanai, nevar atrast. Tā kā, protams, ir šis te flimabens, kas ir bez receptes nopērkamais, bet tā, lai varētu, viņš diezgan sarežģīti lietojams ir, bet tas ir tas, ko var. Bet labi, tātad vēl par iekšējiem parazītiem. Barībā pievieno rīvētu sīpolu, bet jāatcerās, ķiploks sīpols ir tāpatām par skujām, pēc tam, kad runāsim. Viņiem ir ļoti spēcīgs aromāts, domājam par daudzumu un kurā brīdī vista olas dēļ. Tātad aizrauties pilnīgi un galīgi bezprātā arī nevar, jo jādomā pēc tam, jo viss tas, ko vista lieto, caur asinsritī iet iekšā olā. Tātad sīpolu uz sajūtām. Tur tādas devas es īsti viņam tā kā neatradu. Tad ir asie čilī pipari, tos gan jāprātu. Es domāju, kaut kāds, 1 grams varbūt uz putnu. Tas ir 1 naža galiņš. Bet asies astais čilī pipars ir ļoti labs pret parazītu. Tagad sākas rudens un pīlāģu laiks, pīlāģu un aronijas. Ja jūs paspēsiet noķert to brīdi, kad savvaļas putni viņus apēd un spēsiet salasīt paši, jums būs ideāls ne tikai vitamīnu un minerālu vielu satura avots, bet arī pret parazītiem. Jūs viņus salasat un liekat izkaltēties, un tad liekat kādos glabājumos maisos vai kur, un ik pa laiciņam paberat putniem. Tas būs gan vitamīni, gan parazīti, un neaizmirsīsim katrs pats sevi, pīlāģu tēju, augstos drēgnos rudens vakaros un augstā ziemā droši var dzert. Tad ir stāsts par skujām. Skujas vāc ziemas laikā, tad, kad sākās lielie sali un zeme sasalusi un sveķi vairs necirkulē pa eglēm. Un tad ir īstais laiks vākt skujas. Un skujas var, tad, kad ziema ir, jūs varat droši likt, lai vistas knābā, vistas pīles zosis ļoti labi viņas ēd. Tad jūs varat viņas sakaltēt, samalt dzirnaviņās un turēt līdz pavasarim, kad sākas zaļā zāle un ik pa laikam padot vistām, jo skujas ir gan C vitamīns, gan šīs te pretparazitārās lietas. Vībotnes un vērmeles. Vībotne ir vērmeles jaunākā māsa,
ar vērmelēm ir ļoti uzmanīgi, tad vībotne ir maz drusciņ drošāk. Vībotņu slotiņas jūs varat tagad sasiet un izlikt izkaltēties, un tad pievienot vai nu pie mīkstvarības klāt, vai nu izlikt, lai noknābā putni. Ar vērmelēm tādu knābāšanos nevar, jo vērmeli ir ļoti stipra, un tad vai nu vērmeļu tinktūru jūs nopērkat aptiekā, ja jums pie mājas neaug vērmeles, un 3 līdz 5 pilienu uz litru ūdens, padod 5 dienas, un pēc mēneša atkal. Un vērmeles pašas, viens vīrs, kurš gatavo kombinēto barību mājās un izmanto augu valsts dažādas piedevas, viņš ir sapratis, ka 1,5 gramu uz 10 kilogramu barības. Viņš liek sauso vērmeli, bet tas ir izkaltēta vērmele un tā. Bet tā ir viņa pieredze, ar to viņš dalījās, vistas dzīves un ēd barību. Tā kā acīm redzot, nekā slikta tur nebija. Tā, tad ir biškrēsliņš, ko arī var sakaltēt, biškrēsliņu pieberst pie putras klāt, vai nu arī biškrēsliņu tēju vārīt, ja ir invāzija jau. Un vēl ir tāda lieta, kuriem mājās ir, gan vecā mājā, vai nu arī no jauna ir iestādīts grieķu rieksti. Grieķu riekstu lapas ir labs pretparazitāru līdzeklis, bet jūs viņas ļoti prātīgi jādod ir, jo viņas arī ir diezgan stipras. Tā kā jūs, pat tā bišķi saberžot, pieliekot pie mīkstbarības, tas ir viens, un tad viens ieteica arī viņas savākt, sakaltēt un vistām pakaišos bērt. Un tad vista pati pieknābāsies, cik viņai vajag, jo grieķu riekstam lapus ir ļoti daudz, tikai viņas vajag tā kā prātīgi savākt. Tā, sīpols un zaļie loki, nāk ziema, zaļos lociņus, diedzējam sīpolus ziemā un uz pavasaru pusi un lociņus dod, tas arī ir pretparazitārais. Tā, un tad vēl, ja mēs vispār domājam par attārpošanu, silti iesaku jums skatīties šos visus pasākumus veikt vecā mēnesī. Paskatieties kalendārā, kad jums ir vecs mēnesis, un darīt šīs lietas tādas, jo, ir tā, tad, kad vienalga no kā tu gribi dzīvē tikt vaļā, tas ir jāsāk darīt vecā mēnesī. Vai tas ir no netikuma sava, vai tas ir visām no tārpiem, vai tas ir iznīdēt kaut ko no augu valsts, ko tu savā mājā varbūt negribi, tas ir jādara vecā mēnesī. Ja tu vēlies, lai tevī ienāk kaut kas jauns, ja tu vēlies, lai tavā dārzā kas labi aug, tā tad ir jaunais mēnesis. Ja, tā kā to, jo, senie cilvēki nebija glupi, viņi zināja, ka mēnesī un saulē jāskatās. Un tā kā izmantosim arī šīs zināšanas. Tā, kas mums vēl? Pīlādžus pateicu, vēl ir brūklenes un mežrozītes. Jo par brūkleniem un mežrozītēm arī ir šis stāsts, redziet, kā ir visas garšīgas ogas, pīlādes, brūklenes, mežrozītes, pašam katram jau šī tādas manas labi garšo, bet ja mēs esam tik ļoti čakli, ka mēs spējam savākt pa sauņai vairāk un iedot arī saviem mīļajiem mājputniem, tas būtu vienkārši burvīgi. Tā, grieķu rieks ir sarkanās bietes. Sarkanās bietes ir tas, kuru vajadzētu dot putniem ēst apmēram 2 reizes nedēļā knābāties. Ja dosiet biežāk, tad paliks mīksti vēderi, bet 2 reizes nedēļā var dot knābāties, jo tad viņām būs ko darīt. Tagad rudenī arī viņas iespējams knābās, jo viņām sarkanās bietes ļoti garšo. Bet 2 reizes nedēļā iedot knābēt. Es dodu nevārītas, pārgriežu uz 4 pusēm,
4 daļās, tāpēc, ka, ja būs uz pusēm, tad apmetīs uz riņķu un paliks neēsts, bet 4 daļās pārgriežot, ja viņš apkrīt, viņš vienmēr būs pieejams, jo tas ir uz visiem, tas gan uz ķirbi, gan uz kabaci, 4 daļās sagriežat. Nu tā, lai nekrīt apkārt. Tā, un te mēs esam nonākuši pie līdz tam, kad ko varu piedāvāt no tā, ko es esmu labi atradusi Baltuvetā, un šīs lietas ir nopērkamas pie mums, un tāpēc arī sākšu no paša sākuma. Pirmais ir aminoaktīvu. Viņš ir labs imunitātes celšanai, un vēl kas ir, tur ir raugs iekšā. Kā mēs zinām, raugs ir tas, kurš palīdz gremošanas traktam savest kārtībā šīs te zarnu bārkstiņas, un cilvēkam tāpat kā visiem citiem lopiem ir, jo garākas zarnu bārkstiņas, jo labāk barība tiek pārstrādāta, organisms viņu uzsūc, un līdz ar to šī te ekonomiskais labums labāks. Tālāk ir piedevas, grieķu piedevas no maziem cāļiem līdz dējai vistai. Tas ir, ja jūs taisat mājas barības, tie ir vitamīni. Tie ir vitamīni ar aminoskābēm kopā. Tad, ja jūs redzat tās 2 baltās pudelītes Bactofarm un Respifarm, Bactofarm ir raudenes eļļa. Raudeņu eļļu lieto, lai gremošanas orgāni būtu kārtībā, un raudeni citi arī iesaka profilaksē dot, ja ir arī šī te invāzija ar tārpiem, lai varētu šo imunitāti putnam celt augšā, ja arī jūs atārpošanu veicat. Tad ir Respifarm. Respifarm ir ēteriskās eļļas, kuras atvieglo elpošanu. Bet tas ir brīdis, kad jūs, pieņemsim, esat iegājis kūtī, jūs šodien rītā nevarat iztīrīt kūti, tas amonieks tur ir, te, lai tā elpošana tur uzlabojas, es viņu iedošu patreiz iedzert, vai arī tad, kad jau nāk rudens ar saviem šiem te miglaini augstajiem rītiem, un dienas tādas ir, tad Respifarm iedodot dzert, viņas tas ir ēteriskās eļļas, kas atvieglo šos elpošanas ceļus attaisa vaļā. Trešais, tur patreiz nav nofotografēts, ielikts, ir C vitamīns organiskais no Japāņu ērkšķogas, un kā mēs visi zinām, C vitamīns ir, askorbīna skābe ir sintētiskais C vitamīns, šis ir organiskais, kas ceļ imunitāti uz augšu. Lūk, un tad es sarkanu uzrakstu tas Over Red Meat, tas ir līdzeklis, ko Baltuvets piedāvā pret sarkano ērci. Tad, kad ir sarkanās ērces invāzija, tad šis līdzeklis jāliek. Protams, visa kūtas tīrīšana, par ko mēs runājam. Šis līdzeklis ir liekams pie ūdens dzeramā klāt. Viņš ir uz augu valsts bāzes, un viņš nav ķīmisks. Bet sadzeroties šo ūdeni, tur ir biškrēsliņš, vērmeles, raudene un vēl visādas zāles, un asinis paliek negaršīgas, un vēl ir tas, ka no biškrēsliņa arī ērces aiziet bojā. Tātad 7 dienas jūs ar šo līdzekli izdzirdat, bet jums jāskatās, lai putns netiek citu ūdeni dzert. Pielīst lietus, lai neiet peļķies padzerties. Viņai jādzer tikai un vienīgi ir šis līdzeklis. Un pēc 7 dienām 7 dienas brīvs, un pēc 7 dienām atkal 7 dienas, jo sarkanajām ērcēm ir dzīves cikls līdz izšķilšanās 7 dienas. Un tāpēc atkal ir jāatkārto. Ir atsauksmes, ka cilvēki ļoti priecīgi visu izdarot, tiek ar sarkanām ērcēm galā ar šo līdzekli. Zinu, kad ir egzolts, zinu, kad viņu citi pielieto. Es nevienu nenosodu, es nevienu nemācu. Bet mana pārliecība ir tāda, ka, ja ir inde, kura darbojās 4 mēnešus vistas organismā, vai es šādu olu gribēšu ēst. Bet katrs pats mēs izvēlamies.
Un katram varbūt cits ir tik tālu ar sarkanām mērcēm noņēmies, ka viņam vienkārši cita varianta vairs nav. Viņam liekas, iedošu to indi un viss, un viss beidzās. Tā kā zinu tādu stāstu. Tad ir jekupleksis, kurš ir imunitātes celšanai maziem cāļiem, vistām un arī citiem lopiem. Tālāk tā kalniņa, kur ir 5-litrīgā kalniņa, bet ir arī litra pudeles intrakalferols, tas ir kaļķis kopā ar D vitamīnu un fosfors arī, jo olu dēšanai vajag gan kaļķi, gan fosforu. Un D vitamīns neuzsūcās, ja organismā nav pietiekoši daudz kalcija. Tas ir olu čaumalai, jaunu putnu attīstībai, kaulu sistēmai. Tālāk, lejā skatāmies, ir balts maiss rakstīts IBK Panto, bet tagad mums ir viņš tādos 25 kilogramīgi maiss, bet tas ir vēl 50 kilogramīgais. Tā ir vitamīnu aminoskābju un olbaltumu vielu piedeva pie mājās gatavotas barības. Tad ir 3 veidu gatavās barības putniem, maziem cāļiem, jaunputniem un dējai vistām, vācu kvalitāti, tīra no mikotoksīniem. Mikotoksīni ir visas tās pelējušās sēnes, kuras var būt uz graudiem pakaišos, kurus putnas sēdoties var diezgan apslimt un nobeigties. Tālāk ir 2 maisi ar dezinfekcijas pulveriem, Mistrāls bioloģiskām saimniecībām, Draides visiem citiem pārējiem. Draidesā iekšā ir diatomīta smiltis, kuras arī palīdz, nevis smiltis, bet iezis, kurš palīdz cīņai arī pret parazītiem. Jo diatomīts ir iezis, no kuru pārvēršot, šajā pulvera veida masā, viņu tīro diatomītu var vistais pārnoskaisīt, dējēkļos kaisīt, un es domāju, ka diatomīts mums gan jau arī būs tirgošanā kādā tīrais, kas ir, bet, patreiz šo te var. Tā, un tad ir Leiber rauks, tas Leiber, kur uzraksts. Rauks ir lieta, kurai vajadzīga, lai B-grupas vitamīna aminoskābes būtu, un pēdējais ir Viper, kas ir šis te ūdeņradis, ko es teicu, priekš telpu dezinfekcijas. Un tad par veterinārām zālēm, kā jau teicu, es neko jums nemācīšu komentēt. Ja ir kāds mūs klausās, kurš kaut ko zina vairāk, es ļoti labprāt arī to gribu dzirdēt. Tā, un tagad pamats ir izrunāts, ķeramies klāt jautājumiem. Tā, Jānis, Mistrāls ļoti patīk, zinu pirtnieci, kura savā ģimenē pie pirmām iesnām paši sev uztaisa migliņu, pametot gaisā. Super! Kur vēl labāku reklāmu Mistrālam, vai ne? Kad cilvēks pats uzber virsū, tiek no iesnām galā, un tā tad viss ļoti labi. Tā. Vispār jānobrauc uz pašu pirmo laikam. Tā. Aina, ļoti patīkam jūs redzēt un dzirdēt apusēji. Vai tad, ja vistai uz muguras ir bojātas spalvas, tas var būt spalgrauža darbs, nevis gaiļu vaina. Tas var būt gan. Jums jāskatās, cik jums vistas, cik jums gaiļi. Ja jums ir, pieņemsim, 8 vistas un 2 gaiļi, tas var būt gaiļa vaina. Ja jums gailis min vienu un to pašu vistu nepārtraukti, jo tā ir viņa mīļā sieva, tad arī būs gailis vainīgs. Tā tad ir jāpaskatās, kāpēc šīs, kā uzvedās gailis. Nākošais ir jāskatās, vai jūsu barības devā pietiek sērs. Sākās rudens laiks, kāpostus jādod vistām, kur ir sērs iekšā. Un varbūt, kad pietrūks sēra. Tāpēc ir vistu spalvas maigākas, varbūt tas gailis nemaz nav tik ļoti agresīvs, bet dēļ tā, kad sēra pietrūkst, spalva ātrāk nokrīt. Bet ir jāskatās, cik plika tā mugura. Jāuzmanās ir no tā, kad gailis var fiziski ievainot gailis, tīteri tēvi sevišķi ar savu lielo masu minot mātes, ar nagiem spēja pat līdz pašām plaušām iedurt nagus, un tītermāte nomirst. Tā arī notiek.
Cik ilgā laikā spalvām ir jāataug, ja galīgi plika mugura vistai? Tā tad jāsaprot vispirms, kāpēc tā mugura ir plika, un tad pēc tam nākošā spalva maiņa būs, tad viņai sāks augt spalvas. Vai nu, ja viņu liks pilnīgi mierā, ja jūs viņu noliekat malā, bet pēc tam, ja jūs noliksiet malā, jums jautājums, kā jūs viņu atliksiet atpakaļ. Tā kā, cik jums vistas vispār ir, Amanda? Vistu ir daudz, bet tā vindotē ir jau no pavasara, jau, it kā gaļi nomina, bet, joprojām vēl spalva nav. Vai tā gaļa vairāk nav klāta? Ir, bet nav tik daudz vairs. Jā. Varbūt viņai mīļā sieva, bet varbūt izpaugrauži. Vajag paņemt papētīt, paskatīties. Vai pārējām arī ir pliks mugurs? It kā nē, tikai vienai. Tad ieteiktu tiešām viņu nošķirt nost un izveidot kā mīļo vistu, par kuru parūpēties. Jo, saprotiet, vistu barā mēdz gadīties dažādas individualitātes un reizēm ir neizskaidrojamas lietas, kurām nebūs pat īsti izskaidrojumi. Bet pamēģināt var, jo viendots vistiņi tā ir liela vērtība, jo viendot nemaz tik daudz nav. Tā, vai pīlēm nekaitē gliemeži, kuri var pārnēsāt parazītus? Pīles labi apkaro gliemežus, bet vai tas neapdraud pīles? Man liekas, ka mēs tā kā runājām, pīles apdraud, bet profilaktiski, ja mēs dosim ķiplokus, ķirbjus un attārposim ar šīm te kūrēm, vai varbūt kāds mums arī varēs kādu preparātu piedāvāt, tad jā, ir tie parazīti, bet šīs te lietas no dabas vielām, ko runāju, tās ir jāpiedāvā viņām apēsts. Putni jātārpā būtu 2 reizes gadā, pavasarī, rudenī. Mums ir slikta pieredze audzēt vistas angāra tipa siltumnīcā, jo gaisma ir spilgtāka kā āra gaisma. Tas radīja stresu un veselības problēmas, arī agri pavasarī, lielas temperatūras svārstības. Ja ir ļoti spilgta gaisma, ir šīs te pārvelk pāri to, viņš ir tāds sudraba krāsas tens, un ja jūs ne ziemā viņas turat, ziemā saulē tik, cik ir un pietiek, bet tad, kad sākas pavasara siltā saule, tad vajag noēnot. Vienkārši noēnojiet ar kaut ko siltumnīcu, un viss būs kārtībā. Mēs noēnojām ar melno agroplēju, bet tas nepalīdzēja neko. Es zinu, kad ir noēnots, es nezinu, kas tas ir, kam viņš ir domāts tāda. Tā kā telts tens, viņš ir tāds sudrabainā krāsā pārvēl, ja viņš ir, man liekas, ka saucās siltumnīcas noēnojums. Siltumnīcas noēnošanai, mājai, dārzam vai kādos kārauta veikalos kaut kur vajag paskatīties. Bet man mājās ir noēnots ar to, kad es no iekšpuses pieskrūvēju preskartonu. Jo mums radās tāda sajūta, ka, ja, piemēram, to pašu vasaras mājiņu, kur zāli, tad, kad nogana, tad, ja ziemā viņu ievilktu iekšā, ka tā būtu tāda intīmāka telpa, kur viņām ieiet gan dēt, gan gulēt, tad droši vien, ka tad būtu savādāk, bet tā kā mums bija, tikai tā viena saules puse noēnota ar to melno agroplēju, tad tas ir daudz par maz. Tā, ka tas ir vienkārši tehniski izdarāma lieta. Atrast, ar ko vislabāk noēnot, bet lieta kā tāda, kad šajā angārā dzīvot ir labi, tikai jāpaskatās pašam cilvēkam, kā tikt ar to ēnojumu galā. Tā, Līga. Saprotu, ka ziemā var īsti neaizrauties ar kūts tīrīšanu, tik papildina ar pakaišiem un skaidām. Jā, ja jums ir gana liela telpa, kur jūs tiešām šo dziļo kūti varat veidot, un ventilācija, tātad pietiekoši daudz svaigais gaiss iziet ārā, un sliktais gaiss ienāk iekšā labais gaiss, un sliktais iziet ārā, bet skatīties, lai nav caurvējš un lai pa visu siltumu neizrauj ārā.
Tātad šeit atkal cilvēka prāts, izdomas, skatīties, kā to visu saorganizēt. Tās ķirbju sēklas obligāti jāmaļ, manas ar lielāko prieku veselas apēd. Tad, kad viņas veselas apēd, viņas ir gana lielas, viņām milzīgi daudz enerģijas vajag šo te ķirbi, tai kuņģī pārstrādāt, un tad šis process jums 3 dienas nebūs, tas atārpošanas efekts. Jo tā ķirbu sēkla, tai šķilvi iekšējā tur diezgan ilgi pārstrādāsies. Bet ja jūs esat samalis tās ķirbu sēklas, tas ir tieši šis tārpu atārpošanas brīdis, kad vajag daudz, koncentrēti un ātri. Bet tas, kad ēd viņas veselas, jā, varbūt tagad arī no rudens visu laiku ēdot, jums nebūs jākariņķējas par kaut kādu malšanu vēlāk. Viņas jau būs visu savu darbu izdarījuši, jo visu laiku tas sēklas būs ēdušas. Jānis, cik ķiplokus var dot cukurīšiem, pusi no daiviņas un kā to iebarot. Ja jums cukurīšu ir maz, tad noķerat katru putniņu, un šo te pusīti no daiviņas, tā kā pareizi jūs sakat, bet ir jāskatās, cik tad liela tā daiviņa. Tā, lai, tas ķiploks normālais, nevis gigants. Un vienkārši noķer, attaisa knābi vaļā un ar pirkstu iebāž garām mēlei iekšā pa muti un viss. Un paņemat, paglaudat pa kaklu, viņam jutīsiet, kā tas ķiploks noskrien lejā. Citi paņem bišķīt eļļu, paņem ķiploku eļļā tādiem maziem putniņiem, lai viņš vieglāk tā kā slīd. Tā, Ineta, Flimabens 100 mg suspensija, lietošanai dzeramu ūdeni vistām, recepšu veterinārā zāles. Paldies, Ineta. Jā, tā. Līga, lobarības bietes vistas arī ēd, jā, lobarības bietes vistas ēd, un lobarības bietes vistām jādod, lobarības bietes, puscukuru bietes, bet par sarkanām bietēm mēs runājam tikai kā par profilaktisko atārpošanas līdzekli. Tātad, bet lobarības bietes ēd, jā, protams ēd, un varēs. Tā, Ieva, vai pret sarkanajām mērcītēm ir vērts apstrādāt kūti ar terpentīnu? Ja jā, tad kādās devās un vai tas nekaitēs vistām? Terpentīns varētu būt profilakse, bet vairs ne cīņa. Man tā šķiet. Varbūt maldos, jo zinu, kad kādreiz mājās grīdas mazgājot vienmēr pieliek terpentīnu, lai blusas iet bojā. Blusa un ērce, cietais apvalks abām. Varbūt, bet rēķiniet, jābūt ir diezgan spēcīgai izbiglošanai vai arī otu izsmērēšanai, un vistas, cik daudz vistas, cik liela telpa, vai vistas no tā terpentīna smaržas neiekaisīs elpceļi. Jo jāsaprot, ka pārliek centību pret pārcentību. Tur ir, tas ir jāizvērtē, bet par terpentīnu vērts padomāt. Tā, Jānis, cik lūdzu bija jādod vermeļu tinktūru? 3 līdz 5 pilieni uz 1 litru ūdens. Jā, reku viens jau cilvēks ļoti labi, paldies, Līga ir atbildējusi. Tā, kaltot, Sintī prasa, vai kaltētos ķiplokus var dot un kas veikalā nopērkam? Nē. Veikalā nopērkam uz kaltētos, es droši vien domāju, ka galīgi nē, jo jums vajadzīgs tās visas labās smaržīgās vielas, kuras ir tai svaigajā ķiplokā. Un ķiplokam jābūt ir Latvijā audzētam, tagad ir rudens laiks, ejiet pie ķiploku audzētājiem un prasiet Latvijas ķiplokus, un ja jūs vēl atrodat Latvijas vietējo šķirni, tas ir vēl super-truper, jo viņš ir spēcīgs, stiprs, un viņu var dabūt. Var dabūt, vajag tikai vaicāt. Facebooks ir brīnum līdzeklis, tur jūs ne to vien atradīsiet. Tā, kaltētos cimtas bija tā, var, bet svaigs ir efektīvāks. Paldies, Līga atbildēja. Jānis Mistrāls ļoti patīk, tā mēs izrunājām. Ramona, ko jūs ieteiktu cāļiem un vistām pret kokcidijām? Jā, mēs par kokcidijām sākām runāt un neko neparunājām. Kokcidijām nepatīk skāba vide. Un
Pats pirmais, kas ir pret kokcidiozi, līdz viņai neaiziet. Tātad, ja cāļiem ir mitri pakaiši, ja cāļiem ir slikts gaiss, ja cāļiem ir tādas dzirnes, ka viņi var apgāzt dzeramu trauku un pēc tam, pieņemsim, jūs no rīta to visu smuki esat sadarījuši, atnākat vakarā no darba un cāļi ir apgāzuši ūdens trauku un jūsu cāļu kaste pludo. To nedrīkst pieļaut. Tātad jābūt dzeramu traukiem, kurus nevar apgāzt, jo kokcidija ir vienšūnis, kurš ir visiem organismā. Bet, ja jūs radīsiet apstākļus, kad viņš nevar augt, viņš neaugs. Bet jums tātad cāļas šī te imunitātes stiprināšana, apstākļu nodrošināšana un ābolu letiķi izdzirdīt profilaksē 1 deserta karoti uz 1 litru ūdens. Ābolu letiķis, kurš ir dabīgi audzēts. Un tējas dažādas. Pelašķu tēja, ļoti labi ir pelašķu tēja, raudeņu tēja. Tātad imunitātes stiprināšanai ļoti labi der šis te baktofarm, kas ir tā pudelīte, ko es iepriekš rādīju. Tas ir pret kokcidiozi, lai, protams, ja jums cālis būs jau galīgi asiņainu kaku un viņš stāv spārniņus nolaidus un tad es nezinu, vai tur varēs vēl ko glābt. Bet tātad galvenais līdz tam neaiziet, atceraties, mīļie mani, galvenais līdz tam neaiziet. Tā, Rudīte, paldies par ļoti vērtīgu webināru, lai laicīgi veiktu profilaksi un zinātu, kā reaģēt uz attiecīgo situāciju. Vēlreiz paldies. Lūdzu, kādus augus vēl ieteiktu vākt ziemas slotiņām, ar ko nešķoties vistām, nātris, dāģi, āboliņš, reku sākat jau pati sākāt uzskaitīt, nātris, dādzis, āboliņš, kliņģerītes. Kliņģerītes brīnumlīdzeklis. Pret visādiem iekšējiem aknu vainām. Ārēji kaut ko ievajag apmazgāt, apbūt, dezinficēt. Raudenis vēl var vākt, jo raudenis, ja siena pļavā pirmās ir nopļautas, tad tagad ir attāls. Ja nevarat dabūt nekur, lūdzu, pie mums ir baktofarm eļļa raudeņu. Starp citu, raudeņu eļļu viens teļu audzētājs teica, ka viņam vispār teļiem vairs nevienas caurreiz neesot, jo viņš sāka rietot raudeņu eļļu teļiem pie dzeršanas. Tālūk, tā kā, ko vēl var vākt? Ozolzīles samaltas šatad ziemā pielikt pie barības, tad, kaut ko gan jau esmu aizmirsusi, piparmētras. Piparmētras, visas smaržīgās lietas, ko jūs liekat pakaišos, lai viņām ir smarža, lai parazītiem nepatīk, lai viss ir tāds foršs un smaržīgs. Tā. Kāpēc vista ziemā negrib ķirbjus ēst tikai kabačus, Dace vaicā? Tāpēc, ka ķirbjiem tagad ir ļoti dažādas šķirnes. Man tā šķiet. Mana doma, jo man arī ir citi ķirbi šķirni, ko ēd kā traks, un citu ķirbi šķirni neēd. Un tad es daru tā, es taisu mīkstbarību un to ķirbi paņem un sarīvēju. Un tur tai mīkstbarībā kopā ir kartupeļi, milti, linsēklas, karotīte eļļas un viss ļoti garšīgs un visi paņem un apēd. Bet pīles zosis, pērļu vistas tītari jums ēdīs uz urā visus šos te. Jā, tā, Sintīs atpaldies, lūdzu. Jānis, kuri ir tie mēneši, kad labāk profilaktiski jātērpo, vai tagad ir par ātru? Profilaktiski es domāju, ka var tagad droši sākt, un ja jums ir vēl kaut kādas aizdomas par kaut ko, tad vēl jau vairāk. Bet droši varat, jo visas šīs te profilaktiskās lietas ir nelielās devās un regulāri, ar to jau ir viņu šīs te burvīgās lietas, kad nelielas devas regulāri un tad viņš tā arī nostrādās. Egija, cik daudz pīlāģoku var dot vienai vistai? Cik daudz pīlāģogu vienai vistai? Ja mums bija ķirbju sēklas 15,
Nu, tad pīlā džogas, es domāju, ar kādas 5, ne vairāk. Vai var ābolu etiķi, Ramona prasa, vai var ābolu etiķi dot, kas ir lielveikalā nopērkams, bet skaitas bio? Jā, var dot. Tā, Mareks prasa, liels paldies par lekciju. Super, lūdzu. Sintīna, cik bija tas ābolu etiķis? Nē, 1:1 nav. Ābolu etiķis ir 1 deserta karote uz 1 litru ūdens. Deserta karote ir, mana vecuma cilvēki zina, kas ir deserta karote. Tie, kas ir jaunāki, tad viņa ir lielāka pār teikaroti un mazāka pār ēdamkaroti. Tā. Inga, vai pudeļpīlēm var dot linsēklas? Jā, var dot. Ja vistai mēs dodam apmēram 7 linsēklas, tad pudeļpīlītēm varētu būt kaut kādas, 3 apmēram, ne vairāk. Aknas var nostādināt. Lijāna, ļoti vērtīgi, paldies, super, lūdzu. Tā Inga pudeļpīlēm, jā, Jānis vērtīgi, kā parasti, paldies, lūdzu. Viss. Amanda, paldies par ļoti vērtīgu informāciju. Lūdzu. Nākošo lekciju es tā domātu, ka mēs varētu runāt uz septembri. Un septembrī, ja jums ir kādas idejas, ļoti sasāpējies jautājums, droši man zvaniet. Kaņepju sēklas ļoti labi, kur Egija saka, kaņepītes ir jau tautas dziesmās, ir teikts, ka kaņepju sēklas visām dot. Apmēram kāda, 3/3 daļa teikarotis uz putnu. Tā, un jo tur ir ļoti vērtīgās šīs aminoskābes. Un par nākošo cikla lekciju, kas būs septembrī, man tā prātā ir runāt par jaunputniem. Bišu maizi arī var dot. Bišu produktus var dot, jo propolisi nē, bet ziedputekšņus arī var dot. Bišu maizi, ja jūs esat rudīti, ja jūs esat biteniece, droši. Arī medu pieliktu pie ūdens cālim, ja viņš ir apslimis vai putnam, tad pati ziniet, medus, kas ir brīnumlīdzeklis, tā kā droši var, jo tur enerģija būs un visas vērtīgās vielas, jo vispār es pati, tad, kad man izšķļās cāļi, es pirmajām ūdenim medus karoti lieku. Mums ir medus onkolīts Kalsnavā, kur medu vāc no dziļiem gaiziņa laukiem un mežiem un medus ar pievienotā vērtību, bez pesticīdiem un vēl visādiem citādiem pasaules brīnumiem. Tālūk, tā kā septembrī tiekamies pār jaunputniem, kas ir tagad aktuāli, būs jaunputnu veselība, jaunputnu barošana, cik ilgi turēt jaunputnus atsevišķi, kad laist pie vecām vistām klāt, bet ja jums ir jautājumi, zvaniet. Un kur apskatīties ierakstu varēs apskatīties pēc kaut kādām, gan jau kādām dienām vai nedēļas. Un, ja ir ieķeksēts, ka gribēsies ierakstu, vai arī nav ieķeksēts, bet gribēsies, droši uzzvaniet. Un Baltuvec mēs vispār atrodamies Jelgavā, bet preces tiek piegādātas pa visu Latviju ar transporta firmu. Ja pirmā dienā jūs preci pasūtat, otrā dienā, pašā sliktākajā dienā aizparīt, jūs preci saņemat sev mājās. Ja ir maza iepakojuma, preces kādas pudelītes vai kas, ar pakomātu sūtam. Tā kā laipni gaidīti Baltuvetā, laipni gaidīti manās pārdomās, zināšanu runās un paldies jums! Paldies, Līga, par vērtīgo lekciju. Un paldies arī visiem, kas šodien varēja pieslēgties. Un noteikti